konferencē. Faktiski, jā, es jau turpināšu to pašu tēmu, kas jau tika aizsākt iepriekšējā prezentācijā, tikai šoreiz par Baltijas jūru. Principā tā ir tā pati uz zināšanām balstīta Baltijas jūras apsaimniekošana. Tikai es šeit vēl gribētu pieminēt, kad apsaimniekot Baltijas jūru un saglabāt labu kvalitāti ir daudz lielāks izaicinājums varbūt nekā tikai ezeram, jo apkārt Baltijas jūrai ir 9 valstis. Un visām valstīm kopīgi ir jāvienojas par kaut kādiem mērķiem. Jo tomēr, ja viena valsts darīs tikai kaut ko vienu un cita valsts pavisam kaut ko citu, tad, diemžēl, tā apsaimniekošana varbūt drusku arī pieklibos. Tātad es varbūt tās pavisam īsumā gribētu jūs iepazīstināt ar Baltijas jūru kā tādu. Faktori, kas nosaka šo pašu Baltijas jūras augu un dzīvnieku sastopamību, gribu uzsvērt to, ka Baltijas jūra ir viena no lielākajām iesāļo ūdeņu ekosistēmām, un šeit ir salīdzinoši relatīvi zema bioloģiskā daudzveidība. Tas ir maz augu un dzīvnieku sugu. Ja mēs salīdzinām ar reālu atklāto, ja mēs salīdzinām ar okeānu vai ar īstu ezeru. Ja paskatāmies faktori, kas to nosaka, viens no tiem ir ūdens sāļums, jo Baltijas jūrā vidējais ūdens sāļums varētu teikt ir apmēram 10–12 promiles. Tas ir 10–12 grami sāls uz litru ūdens. Sekojoši tam Baltijas jūra ir arī stratificēta. Tas nozīmē to, ka sāļais ūdens, kas ieplūst no Ziemeļjūras, kur ir šīs 35 grams promils, šis sāļais ūdens ir smagāks, un viņš plūst pa Baltijas jūras dziļāko slāni. Savukārt saldūdens, kas nāk no upēm, un apkārt Baltijas jūrai ļoti daudz upju, tātad nes šo saldo ūdeni, kas nostājas virspusē. Sekojoši veidojas šī stratifikācija, kas jau ir pietiekoši sarežģīta sistēma. Papildus vēl tam veidojas arī temperatūras stratifikācija, ko jau minēja arī ezeros. Visā visumā kopumā Baltijas jūra ļoti sekla. Vidējais dziļums tai tikai 55 metri. Tas ir tikpat kā ezers. Lūk, un sekojoši tam, ja mēs paskatāmies sugu daudzveidību, tad varētu aptuveni teikt, ka sākot no Kattegata, sugas ir aptuveni, teiksim, no 1000, bet tas, protams, ir ļoti tāds aptuvens skaits. Un tālāk uz atklāto daļu un uz līčiem, Botnijas līcis vai Rīgas līcis, tad sugas kļūst ar vien pakāpeniski mazāk. Es priecājos, ka tomēr ļoti daudz tiek darīts sakarā ar to, lai Baltijas jūrā tiktu saglabāta laba kvalitāte. Un sekojoši viens no tādiem pasākumiem ir tā saucamais Baltijas jūras rīcības plāns, kur vīzija ir tāda, ka veselīga Baltijas jūras vide, kur ir saglabāta sugu daudzveidība un kas arī nodrošina plašas iespējas ilgspējīgai cilvēku ekonomiskai darbībai. Lai varētu šādu te vīziju saglabāt, ir nepieciešams 4, ir izveidot 4 tādi mērķi, no kuriem, eitrofikācijas neietekmēta Baltijas jūra, bioloģiskai daudzveidībai labvēlīga Baltijas jūras vide, tad ir Baltijas jūra bez bīstamajām vielām un vidē draudzīga jūrniecība. Šeit tālāk savā prezentācijā es pieskaršos šim te otrajam mērķim, kas ir bioloģiskai daudzveidībai labvēlīga Baltijas jūras vide, un kā tad tālāk, kādi tad ir šie te apakšmērķi, lai mēs varētu, lai visas valsts varētu pildīt šo te mērķi. Tātad viens no tādiem risinājumiem, ko es domāju, jūs noteikti zinat arī attiecībā uz sauszemi,
ir veidot aizsargājumās teritorijas. Un tātad arī Baltijas jūrā ir viens no tādiem bioloģiskās daudzveidības risinājumiem ir ekoloģiski vienots un labi pārvaldīts Baltijas jūras aizsargājamo teritoriju Natūra 2000 tīkls. Baltijas jūrā, kā redzējāt sākumā, tajā bildīt iedala vairākos tādos apakšbasēnos. Ir centrālā daļa, ir līču daļa, Rīgas līcis, Botnijas līcis. Un tātad viens no tādiem mērķiem varētu būt saglabāt, ka šīs Natūra teritorijas aptver vismaz 10% no katra Baltijas jūras apakšrajona. Un, protams, papildus tam, ka mēs nevaram teikt to, ka te pašā laikā mēs skatāmies uz šiem te dabas saglabāšanas mērķiem. Baltijas jūra ir viena no noslogotākajām jūrām. Ir zināms, ka katru minūti šeit Baltijas jūrā atrodas vismaz 2000 kuģu. Tātad ļoti intensīva satiksme, viena no intensīvākajām satiksmēm. Tā šķērso visu centrālo Baltiju un tātad iet uz mūsu lielākajām ostām. Sekojoši, lai risinātu šos te konflikta situācijas, ir ārkārtīgi svarīga Baltijas jūras telpiskā plānošana, kur, protams, liekam kopā ekonomiskās vajadzības un dabas aizsardzības vajadzības. Jāuzsver, ka par aizsargājumiem jūras rajoniem Baltijas jūrā tika runāts jau krietni sen. Šis jau ir, 20 gadus atpakaļ iezīmētie rajoni, kādi varētu būt Baltijas jūrā aizsargājami. Un Latvijā toreiz tika, tā sakot, ziņoti 4 no tiem rajoniem. Tie bija Ziemeļvidzemes, Piekraste, Dzeņainaži, tad bija Kaltene, Engurs rajons, Lielierbes Kolkas un Papas rajons. Faktiski tie jau tie paši rajoni, kur bija sauszemes teritorijas un papildus tika pielikts klāt jūras teritorijas. Jo tajā laikā mums vēl bija salīdzinoši maz zināms par to, kas atrodas uz Baltijas jūras piekrastes grunts. Šajā sakarā es gribu teikt, ka ir, protams, gājis uz priekšu attīstība un ir tā saucamā dzīvotņu direktīva. Iespējams, ka daļa no klausītājiem jau ir dzirdējuši. Un tur ir daudz un dažādi tā saucamā Baltijas jūra ir klasificēta. Un te ir tikai daži no klasifikācijām, kā piemēram smilšu sēkļi, estuārija, piekrastes lagūnas, sekli līči, rifi. Tie ir tikai daži no piemēriem, kas atrodas, kā ir klasificēta Baltijas jūra. Un līdz ar to mums būtu jāzina, kas mums atrodas un kuri no šīm te klasificētajām lietām atrodas mūsu teritoriālajos ūdeņos vai ekskluzīvā ekonomiskajā zonā. Un mēs pie tā arī strādājam, jo sekojot šim te tiek veidots aizsargājumās teritorijas vai natūra. Uz doto brīdi mēs pavisam droši zinām, ka mums atrodas rifi. Un par to arī tālāk pastāstīšu. Kā notiek šo te pētījumu, lai mēs vispār zinātu, kas mums atrodas ūdeņos? Mūsu institūtam pieder neliels kuteris, un rifi tā tad ir lieli akmeņi vai laukakmeņu veidojumi, kas atrodas uz grunts. Faktiski klasiskā definīcija bija, man liekas, lielāki pa 65 milimetriem akmeņi, uz kur atrodas kaut kāda veģetācija vai dzīvnieki. Un, protams, var būt ļoti, ļoti dažādi rifi. Tiem rifiem ir daudz un dažādu, kā mēs tagad esam jau vienojušies, ir jābūt apakštipi. Bet, lūk, notiek tā, kad tiek pētīta kaut kāda teritorija, un mums ir neliels kuterīts, ar ko mēs to varam izdarīt. Un notiek no paša sākuma zemūdens filmēšana ar zemūdens kameru, lai saprastu, kāda veģetācija aug uz grunts. Tālāk, kad ir nofilmēts šis te materiāls,
Tas notiek tā, ka mēs Latvijas pie